pēdējās dienās diezgan daudz laika pavadīju skatoties Madara kosmetikas akcijas, kas tur notiekās, kādi finanšu rezultāti, kāds viss izstās kontekstā ar pašreizējo akcijas cenu. Šodien būs tur plašāks raksts investoru klubā. To es, protams, arī aicinu izlasīt. Visus sareiķinājums, valācijas rādītājs, visu pamatojumi, komentāri, kāpēc un kā. Bet lielais secinājums ir tāds, ka drīzāk pajautāšu jautājumu. Vai uzņēmums, kuram apgrozījuma pieaugums, faktiskais, ja, ir 1% pret pagājušā gada pirmo pusgadu, un neto peļņas marža ir 2%, vai ir adekvāti, ka šāds uzņēmums tirgojās ar PI 44. Pēdējie 12 mēneši 44. Tā kā nevis tikai pret šo pirmo pusgadu, bet pret iepriekšējiem 12 mēnešiem, kur iepriekšējā gada otrais pusgads bija labāks peļņas ziņā, nu tad šis pirmais vēl tur bišķiņ pavelk uz leju. Es tā skaļi uzdošu šo jautājumu, vai tas ir adekvāti. Manu atbildi izlasījiet rakstā, bet, es, protams, priecāšos arī par jūsu komentāriem. Kāpēc jūs domājat, ja jūs domājat, ka Madara kosmetikas akcijas šobrīd ir pievilcīgi novērtētas, kāpēc tā, un kādus argumentus arī tam darētu.